Sveicināti un atļaujiet man arī jau mūsu šīs konferences jau noslēgumā tomēr pievienot arī savus sveicienus skolas somas gan organizētājiem, gan īstenotājiem, veidotājiem, arī dalībniekiem un, protams, arī kaut kādā mērā finansētājiem, visiem, kas ir iesaistīts skolas somas projekta īstenošanā. Bet tā kā man ir jāatbild uz šo jautājumu, un jautājums ir, kā kultūra māksla dziedē un kāpēc Dr. Audzē Rozes, tad šī sakarā man būtu vispirms, acīm redzot, jāmēģina daži vārdi teikt par pašu medicīnu, jo tikai no tās izriet arī atbild uz šo jautājumu. Un, ja mēs skatāmies uz šo definīciju, tad vienreiz profesors Pauls Stradiņš, tas ir īsti pēc Otrā pasaules kara, uzrunājot medicīnas fakultātes pirmkursnieks, pieminēja šo tēzi, ka medicīna reizē ir amats, zinātne un māksla. Pēc tam viņš to nekad nav pieminējis, bet šī tēze ir neskaitāms reizes pēc tam pieminēta, citēta no visdažādākiem autoriem, un tur ir arī savs pamats, jo tā mums ļauj tuvoties medicīnas izpratnē. Un tātad amats, protams, ir samērā skaidrs, jo katrs amats ir amats, arots, tas ir jāmācās, jāvingrinās, un tad nav liela starpība, vai tie ir skolēni, kas ierodas, piemēram, zinātnieku nakts pasākumā un mēģina pārbaudīt, kā sataustīt pulsu, tiesa gan manekēnam, un uz šiem pasākumiem nav nepieciešams skolas soma, jo tur jau tie skolēni ierodās paši, tur nav nekāda nepieciešamība skolas somu veidot. Vai tas ir kāda sarežģīta ķirurģiska operācija, kurā, protams, trenēšanās var aizņemt 10 un vairāk gadus. Zinātne ir pašsaprotama vismaz no 19. gadsimta beigām medicīnas sastāvdaļa, un tā ļauj mums pārbaudīt, vai tas, kas mums ir, kāda mums ir pieredze, kāda ir piedāvājuma medicīnai, vai tie patiešām var novest pie plānotā rezultāta. Bet vissarežģītāk mums, protams, ir ar mākslu, ar trešo jautājumu, jo māksla raksturo ārstniecību kā ārsta personībā sakņotu. Tātad tas ir viens cilvēks, viena atsevišķa persona un unikāli notikumi konkrēti pacienta dzīvē, kas ir viens cilvēks, otrs unikāls cilvēks. Un tātad šī sastapšanās starp diviem unikālām personībām, vismaz šī vārda tādā plašākā izpratnē, tā varbūt ir vistiešākā atbilde, kāpēc medicīna ir māksla. Un medicīnā līdz ar to mums ir tāds dabiskais, tā mēs varētu varbūt nedaudz pēdiņās liekot teikt, pretrunīgums. No vienas puses tā ir zinātne, kas ir objektīva, no novērotāja neatkarīgs pasākums, jo kas ir zinātnes galvenā pazīme, tas ir no novērotāja neatkarīgs, un otras puses tā ir māksla, kas ir subjektīva. Novērotāja, šī gadījumā ārsta, attieksme un rīcība attiecībā uz konkrētu cilvēku. Un līdz ar to mums mēs nonākam pie tāda, no medicīnas, jau varbūt izglītības viedokļa, mēs nonākam pie vienas tādas ļoti skaudras atziņas, vismaz priekš medicīnas izglītotājiem. Kā amatu mēs apgūstam, tās ir iemaņas, ko vingrinās, trenē, zinātnē atbilstīgi noteiktai metodikai rada jaunas zināšanas, bet māksla tā ir tā, kas mums ir jāņem no skolas somas, jo māksla šo unikālo personību, sava vienreizīgumu un pacientu vienreizīgumu izpratni mums faktiski nekur, mums tādā tiešā veidā, nevienā studiju programmā, nevienā pasaules valstī tā īsti mācīt netiek. Un daži vienkārši pieredze no manas personīgās dzīves,
kura nesākās, bet noslēdzās skolas somas pildīšanas, tā teikt, formālais periods Leona Paiglas Rīgas pirmā vidusskolā, un tie bija jau pagājušā gadsimta 70. gadi. Un 70. gados manu skolas somu piepildīja skolā. Bija ļoti daudz matemātikas, ļoti daudz fizikas, bija arī ļoti laba ķīmija, un izlaiduma klasē pat latviešu literatūra bija viens no tiem priekšmetiem, kas mūsu skolas somu patiešām ļoti, ļoti bagātināta. Bet skolā nebija vispār ne zīmēšanas, ne mākslas vēstures, ne kultūras vēstures, ne dziedāšanas, ne muzikālās audzināšanas. Šādi priekšmeti vispār skolā neeksistēja. Un līdz ar to, kas iznāk, skolas soma, tātad šīs cilvēku unikalitātes vienreizīguma izpratnē, pildīja nejaušība. Faktiski tie bija nejauši gadījumi, kas man noved, piemēram, korī skolas laikā, pieauguši cilvēku korī, un lai cik tas ironiski nebūtu, tieši Rīgas skolotāju korī, kuras dziedāja kā skolnieks, un tā bija Latvijas televīzijas organizētā spēle starp skolu komandām, aicinām piedalīties, un šī skolu komandām gatavojoties bija tikšanās ar daudziem interesantiem cilvēkiem, bet tie bija visi tādi nejauši gadījumi, kur par kaut kādu sistemātiskumu vai kaut kādu plānveidīgumu, protams, nebija nerunas. Un tad visi šie nejaušības, kā saka, piespēlētie gadījumi, mūsdienās tā spēle, kas arī tagad iznākusi ir tādā drukātā veidā, un mēs varam iegādāties, kur mājās to spēlēt, lieliskais piecinieks, viens no viņa moto ir, tu pat nezināji, ka tu to nezini. Un man šķiet, ka šis moto arī lieliski derētu skolas somai, jo tas ir viens no tādiem mērķiem. Piedāvāt kaut ko tādu, ko cilvēks nekad vispār nav iedomājies, ka kaut kas tāds vispār dzīvē eksistē. Un šī sakarībā es vēlētos padalīties ar 3 tādām pieredzēm no manas pieredzes, kā es savu skolas somu esmu pildījis ar dažām pārsteidzošām atziņām. Pirmā atziņa ir tā, ka jau stipri sen, pirms vairāk kā 30 gadiem, es nonācu izstādē Rietumu pasaulē, kas bija veltīta Edgara Degā mākslai. Un iegājis arī izstāžu zālē. Es vispirms redzēju pirmoreiz kopā tik daudz Edgara Degā darbus. Otkārt, tie bija veltīti baletam, kur man bija kaut kā pagūši ieintriģēt balets kā tāds. Es aburts, tā varētu teikt, staigāju pa šo zāli, un apmēram izstādes noslēgumā es pamanīju, ka izstādes tādu galdiņu ir arī reprodukciju albums. Tātad tur varēja apstīt, šķiet, ka arī varbūt varēja iegādāties. Un es tagad to albumu atšķiru, skatos. Un šīs gan nav vienādas bildes, vienkārši tēma ir vienāda, bet es tagad to albumu atšķiru un skatos, tās gleznas taču tur nav nemaz tās, kas ir pie sienām. Un man bija tāds iespējas, ka, ja ir reprodukcija albums, tad tas ir tas pats, viss tas pats, kas ir gleznā. Bet tās krāsas ir cits, iespējas ir pilnīgi cits. Un tā bija viena man tāda, kā ar mietu papīra atziņu, ka no reprodukcijām es nevaru gūt patieso priekšstatu par mākslas darbu, kas ir glezniecības darba, jo tās krāsas, lai cik laba poligrāfija, tās tik un tā ir citas, un tas mūs šodien, protams, attiecās arī uz datorekrāniem, telefonekrāniem un uz visiem pārējiem saziņas līdzekļiem. Un tas nenozīmē, ka šie saziņas līdzekļi vai to reprodukcija albumu nebūtu derīgi. Tie mums dod jaunas zināšanas, tie mums dod iespēju studēt mākslas vēsturi, kompozīciju, dažādas lietas. Tie mums dod iespēju restartēt tās sajūtas, ja mēs šo darbu esam redzējuši oriģinālu, apskatoties tenī reprodukcija albumā. Bet tie nekādā veidā neaizstāja oriģinālu skatīšanos. Tā bija viena atziņa. Tāpat pirms vairāk kā 30 gadiem es pirmo reizi nonācu Ņujorkā Modernās mākslas muzejā.
Un Modernās mākslas muzejā, es pirmo reizi tur biju, lēnā garā pārvietojos pa muzeju un mēģināju apmēram aptvert, kas tas tāds par muzeju, kas tur vispār ir izstādīts, kas tur notiek. Un nonācu vienā zālē, kurā bija tikai 3 gleznas. Un tās bija Claude Monet ūdensrozes. Bet kas man īpaši piesaistīja, ka tām ūdensrozēm priekšā, tur, kur tagad ir drusku cits iekārtojums tanī zālē, tur uz tāda parketa bija vienkārši salikt soli. Un tie soli rindās tā kā kādā lauka estrādē. Tādā estrādē kādas 5-6 rindas, tu vienkārši var sēdēt un skatīties uz tām gleznām. Tā kā naudas man bija maz, bet laika man bija daudz, tad es arī atsēdos un sāku vienkārši vērot. Es, protams, zināju, ka tāds Claude Monet ir, ka ir vispār tādi impresionisti, bet nekāda īpaša zināšana man par to nebija. Un visādā ziņā tiešas pieredzes no impresionistu gleznām man nekad nebija bijis. Un es tā sēžu, es domāju, kāds 15 minūtes pilnīgi noteikti. Nekas īpaši nenotiek. Ir 3 gleznas un ir 3 gleznas. Bet paiet vēl kāds laiciņš, un tās gleznas atdzīvojās. Un ūdens sāk viļņoties, un mākoņi un saules atspīdums sāk spēlēties. Un viss tā glezna kļūst kā dzīve, tāds notikums. Un tas pat nav tā kā dabā, tas ir kaut kas tādā pārākā pakāpē kā dabā. Un šī sajūta man ir dzīva, pat tagad jums stāstot, man viņa atjaunojās šī sajūta, un tā paliek es pieņemu uz visu manu mūžu, un tas ir tas efekts, kas veidojas no tiešās klātbūtnes vērojot gleznu. Un varbūt tā viena atziņa, ko es varēju paņemt no tā līdz, bija, ka piesēst, ļauties, lai gleznas uz tevi iedarbojas. Jo es uz viņām nekā nevarēju iedarboties, es pat nezināju, kā iedarboties. Bet atklājas tās nianses un arī kopsakarības, kas ir šīs gleznās. Un trešais piemērs. Trešais piemērs ir no hrestomātiska darba, tāda Sixta Madonas Rafaela. Neskaitāms reizes redzēt, viņi ir reprodukcijās un ierāmētas un smukāk ierāmētas un pie sienas pielikts un atklātnītēs un visur, kur šī glezna ir figura, droši vien tas arī ir viens no pašiem populārākajiem Rafaela darbiem. Un reiz mājās, ar manu dzīvesbiedru runājot, kaut kā aizrunājamies par šo gleznu, un viņi saka, cik pārsteidzoši, kā tas Rafaels ir tik daudz tās bērnu seiņas tai jaunavai Marijai fonā piezīmēs. Kādas bērnu seiņas? Tur ir 6 tēli, kur vienkārši ir šī gleznā. Un tad es tā sāku to mājās, protams, reprodukciju rūpīgāk pētīt un skatos tiešām. Viss fons sastāv no mazām bērnu seiņām. Un pēc tam jau palasot, rādās, ka tas ir nedzimušo bērnu dvēseles, kas ir rindā aiz jaunavas Marijas, kas tagad gatavojas vēl nākt pasaulē. Un man tā glezna pēc vienas tādas nejaušas sarunas iegūst pilnīgi citu kaut kādu gan kontekstu, gan saturu, gan vēstījumu. Un tas man lika domāt, ka šī glezna mums ir, ka gleznai ir svarīgs arī kāds nejaušs impulss, ko varbūt tieši skolas somas laikā, kādā pasākumā kāds var dot, kas ir pietrūcis, lai gleznas vēstījums vai kāda jebkura cita mākslas darba vēstījums kļūtu par pārdzīvojumu, par notikumu. Tā tad beigās, kāpēc tad tie daktari audzē rozes? Mana tēze ir tāda, ka tas ir iespēja kopt un vērot šo unikālo brīnumu, kā roze aug, kā attīstās, kā zaļā sula izplatās, kā veidojas pumpuri un kā beigās viss šis zaļums pārvēršas par brīnišķīgu sarkanu ziedu. Un faktiski ļaut vērot rozei iedarboties uz audzētāju. Gluži kā Monet ūdensrozēm. Un pašā noslēgumā varbūt es atvainojos par varbūt tādu ļoti banālu atziņu, ka
skolas somu nepieciešams ir bagātināt visu mūžu, pie šīs atziņas es gribētu tikai piebilst, ka bet iemaņas, kā to darīt, tās nerodas pašas par sevi, un tās ir jāveido, jātrenē, un jo agrāk, jo labāk. Paldies par uzmanību!